Jūs kādu gaidījāt no autobusa? Jā. Nesagaidījāt? Nē, kāpēc? Sagaidīju. Jūs jau ilgi strādājat par skolotāju? Drīz būs 10 gadi. Ilgi gan. Un jūs? Sākumā es gribēju kļūt par ormani, pēc tam par ugunsdzēsēju, bet vēl pēc tam par bokseri. Man gan spieda kļūt par mūziķi, spēlē pašu mazāko instrumentu, flautu pikolo. Un kas tur smieklīgs? Jums ir radio? Jā, protams. Vēlāk, kad sasējos ar medicīnu, man pārmet, ka es augsto mākslu redz esot nomainījis pret līķu griešanu. Ārprāts. Toties mākslu pūst man gan pēc tam noderēja. Eksāmenos. Ja man jūsu vietā būtu jāsienās ar 25 knauķiem, manuprāt, es būtu nojūdzies un sen pazudis. Kāpēc? Man liekas, jūs ar bērniem saprotaties labi. Vismaz mans Māris pie jums laustina laužas. Jā, bet Māris ir tāds nesapostīts, tāds pirmatnējs. Es gan esmu tāds vecs, slīpēts skeptiķis. Varbūt tāpēc mēs tik labi pievelkamies. Kā plus un mīnus. Labi, es atnesīšu jūsu pulksteni.